Īpašie bērni māca mums mīlestību, pacietību un spēku, bet šo spēku mēs nevaram nest vieni. Cik būtiski, kad pakalpojums tiek nodrošināts mums tuvāk dzīves vietai, un tā nav ekstra. Tā ir vitāli svarīga lieta ne tikai bērnam, bet visai ģimenei. Savulaik es uz rehabilitāciju devos ārpus Latvijas, bet kopš mēs attīstāmies kā valsts un arī veselības nozarē, es esmu ārkārtīgi priecīga, ka pakalpojumi ir pieejami ne tikai Rīgā, bet arī tepat Talsos. Es esmu bijusi daudzos šādos līdzīgos brīnumiņos un kā viņi visādi sauc iņos, bet šeit ir viss vairāk veikts, viss skaistāk šeit ir un vismīļāk bērniem, to es varu teikt gan no personiskās pieredzes, gan no to, ko es esmu dzirdējusi apkārt. Šodien ir tas brīdis, kad pašam brīnumiņam ir vajadzīga šī pleca sajūta, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu atjaunot jumtu un brīnumiņš būtu pieejams tādā kvalitātē, kā tas ir bijis līdz šim. Man ir bijusi liela svētība vadīt brīnumiņu no paša sākuma un piedzīvot tos brīžus, kad bērna valodiņa atveras, kad sāpes tiek atvieglotas, kad vecāka sirdī ienāk miers un pieņemšana. Un šodien es nāku pie jums ar lūgšanu. Palīdzēsim brīnumiņam radīt drošas mājas. Aicinu ikvienu šajos svētkos ziedot brīnumiņa jumta seguma maiņai, lai mēs varētu turpināt savu mīlestības darbu. Es zinu plānus, kas ir Agnesē vēl, kā šeit paplašināt, un šeit ir paplašināts jau tik ļoti daudz, ka vajadzētu, lai tas brīnumiņš paliek vienmēr un lai viņš nesaslapinās, jo ir caurs jumts. Un to es jau zinu, ka es te strādāju 25 gadus, jau tas jumts tur lija, un mēs likām spaiņus, tad tur daudz nekas nav mainījies. Un droši vien vienreiz šai mājai, kas tik daudz bērnus ir gan izveseļojis, gan tagad veseļo, būtu jāpalīdz. Es aicinu jūs visus mūsu novada darbīgos un uzņēmīgos ļaudis, apvienosimies un palīdzēsim, lai brīnumiņš var turpināt savu misiju, stiprināt ģimenes un palīdzēt bērniem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Es aicinātu ikvienu, kam sirdsbalss aicinājums saka, es to varu paveikt, un šis ziedojums būtu tāds kā mazs saules stars brīnumiņa lielajā saulē. Es ticu, ka mēs spējam sadoties rokās visi Talsi un pat iespējams Latviju, un noticēt brīnumam kopā. Šis jumts, kuram ir jābūt, patiesībā nozīmē daudz vairāk. Ne tikai mums kā Talsiem, ne tikai katram bērnam, bet mums kā valstī.